Saki, vai tev kādreiz ir bijusi piektdienas sajūta? Jā, viennozīmīgi. Principā piektdienas sajūta ir katru piekdienu. Kā tu parasti pavadi savas piekdienas? Tā kā mēdzu uzspēlēt dažādas ballītes, tad piekdienas ir noteikti tādas ieskaņas sestdienas ballītēm, arī piekdienās ir ballītes un līdz ar to spēlēju ģitāru. Tā kā viennozīmīgi piekdienas ir, kā teikt, vīkenda ieskaņas. Bez kā tava piekdiena nav iedomājama? Nu, mana piekdiena noteikti nav iedomājama bez draugiem, bez labām izjūtām, varbūt arī bez kāda aluskausa. Vai tev šobrīd ir piekdienas sajūta? Šobrīd man nav piekdienas sajūta, jo tomēr ir pirmdiena. Vai tas kaut ko maina, kad ir pirmdiena, taču var tāpat atpūsties? Jā, bet tā kā ņemam vērā to, ka pagājušā piekdiena bija diezgan vētraina, tad pirmdienā ir jāatpūšās. Bet ko tu būtu darījis, ja tu šorīt no rīta pirmdienā būtu piecēlies un tev būtu šī piekdienas sajūta un tā būtu katru pirmdienu? Tu viņu izmantot kaut kā? Nu jā, noteikti šī piekdienas sajūta cilvēkos pamudina kaut kādas radošas jūtas, tāpēc noteikti ķertos pie kādiem lielākiem darbiem.